Čau visiem! Šoreiz būs video apskats par pagājušo gadu. Beidzot, esmu saņēmies to visu izdarīt, apkopojis visus datus. Vienot sakot, man sanāca tā. Pagājušo gadu esmu iztērējis aptuveni 6268 eiro. Kopā māja izmaksāja līdz šim, tiem gadiem, 29682. Tas ir tikai materiālos. Ja vēl rēķina darbu, tad reiz 2 minimums. Aptuveni tā varētu būt. Tad tas būtu savu 60 000. Ko pagājušajā gadā darīju? Virtuves iekārtu salika, kanalizāciju uzstādīja, verandu, priekšnamiņu to saucam, kas tagad iekšā, kas ir bez verandas, jā, to, kas saka, nokrāsoja visu nošpaktelē un tā tālāk. Un arī guļamistaba, šo telpu. Nu, tā, kas sanāk, pieņemsim tādā variantā, kā pieņemsim kanalizāciju man izmaksāja, nav līdz galam, labi, 1310 eiro. Virtuve man izmaksāja 2310. Veranda kopā 1583. Ārdūrs pareizi vēl ieliku. Tās bija 468 eiro. Tas visām slēdzenēm, kleidām un tā tālāk. Priekšnamiņš tā, kas ir iekšā telpā, 320 eiro, krāsošana, špaktelēšana. Un šī guļamistaba 277. Nu, ko lai saka? Skatāmies, kā tas tika pātrinājumā, kas tika sadarīts. Es vienkārši saliku aptuveni tos darbus, kas pagājušajā gadā tika darīts. Nu, tā kā kārtējo reizi, visi video tika apkopoti. Ja jums patīk šāda veida saturs, liekam like. Ja neesat abonējuši, abonējam un gaidām nākamos video. Labi, turpinām skatīties. Nu, var redzēt, kā tiek montēta virtuves iekārta. Nebija nekādas problēmas, diezgan viegli un ātri. Šeit es pats izgatavoju virtuves iekārtai apakšējo kāju, protams, te visu flīzēšanu un tādā. Dara vieta ļoti ātri, jā. Šeit tiek salodēti kabeļi, jo tur bišķi pārmaiņas bija. Salodē tā, lai nav nekādas silšanas un vispārējais. Protams, arī hermetiski viss noslēgts. Šeit tiek uzstādīta palodze, kārtējo reizi viss nosiltināts un virtuve gatava. Smuki izskatās, man ļoti patīk īstenībā. Rezultāts ir ļoti foršs. Protams, kuram savs darbs nepatīk. Visiem patīk savs darbs. Būvējam verandu, nāk mazais palīgs. Manai lielajai palīdzēja bērns. Nu, protams, visu viņu atdot, viss kārtībā. Tā, te, protams, liek armatūras. Līmē kopā ar gāzbetonu līmi. Ērti kvalitatīvi izsanāk un tā tālāk. Protams, piegriežam armatūras vajadzīgā garumā, pielokam, saliekam līmi iekšā un turpinām. Protams, te arī tiek betonēta ailas. Un tiek uzstādīts sijas. Sijas bija 20 x 7. Nu, viegls darbs tas nebija. Viņš bija bišķi tāds pamitrs vēl, bet nekāda vaina. Nu, tagad tiek betonēts augšējais vainags. Protams, tad tiek uzstādīt salikt armatūras un viss sabetonēts kārtīgi, lai ir kārtīgi. Nav ko tur daudz čakarēties. Ja esmu redzējis, jā, tas brīnums, ka ir. Nav salikuši. Armatūras vispār nav betonējuši un uzreiz liekas spāres, sijas, visu to te krāmē augšā vainagus, koka uztai un pēc tam plīst visu pušu. Šeit var redzēt, kā tiek montēta jumta konstrukcija. Un šodien izmantoju maināmo leņķi, lai piegriezt visu tā kā vajag. Protams, es tagad esmu nopircis normālu digitālo leņķi lielo. Un tiek piezāģēts un pielikts klāt. Un, protams, ar naglām un ar skavām sanagloju. Vienkārši dubultā rekuja nagls ir, jā, un skavas kārtīgi.
lai vējš nenorauj un tā tālāk. Te, protams, tika piegriezts jumts un viss tiek uzstādīts. Beidzot arī sāku priekšnamu remontu. Kā remontu? Pabeigšanas darbus tiek nošpaktelēts sienas, vairākas reizes ar uniflotu noslīpēts, un tad vēl bija nošpaktelēts ar smalko. Tad ir nogruntēts pa visu akrilu saspiet, kur vajadzēja, lai viss staigāt, un tā tālāk izmantoja tādu oriģinālo svītrilci. Nu, un te jā, var redzēt, ka tiek LED lampu spīdināts un viss piešpaktelēts un noslīpēts. Viss nopūtu, viss, lai būtu tīrs bez putekļiem. Tas tika veikts rudenī. Un vēl vienreiz nogruntēju. 2 reizes gruntēju, lai labāk, kvalitatīvāk, ne bez pleķiem un tā tālāk. Un sākās krāsošanas darbi. Sākumā ar otiņu, rullīti, mazo visu piekrāsoja kā vajadzētu un ņēmu ar lielo, ātrāk un vienkāršāk. Sākam remontēt arī otro kuļam istabu. Bardaks bija liels, savācu, iznēskam ar visu ārā. Nu jā, te tiek pacelts augšā vēl papildus rozetes, jo te bija domāts ir darba istaba draudzenei, lai visi štepseļi visi pieejami. Viņi tā gribēja, nu, arī būs labi. Protams, tika demontēta lūka, jo lūku uzstādīju verandā. Te viss tiek nosiltināts, aizbāzt ciet. Protams, amizanti dažādi materiāli bija palikuši, nu es izmantoju viņus visus. Nu, bišķi čakarīgāk bija tā nošpaktelēšana, bet nekāda vaina, viss tik galā un nekāda vaina. Protams, ar akrilu viss aiziet stūrus, kas jau bija jau izstaigājuši, izplaisājuši, un tas ir ļoti labi, jo vairs nekādas plaisas nav un viss ir smuki skaisti. Un, protams, atkal tiek pārbaudīts ar lukturīti, lai nav kaut kādi visādi brīnumi, un nogruntēts. Arī nogruntēja grīdu, jo vajadzēja bišķitiņu izlīdzinātāju uzliet, jo bija diezgan nelīdzens, nu, lai tā akurātāk, jo pēc tam tika uzstādīt tepiķis, lai nebūtu nejust nekāds tas nelīdzenums. Tā. Jā, tiek tagad krāsota viss telpa, un, protams, atkal kārtējo ar pinzelīti un rullīti, prātīgi visi akurāti. Un ar rupjo rullīti viss nobeigts. Atkal liekam palodzi, nosiltināts, tā lai nav nekāda augstuma tiltiņa un tā tālāk. Viss skaisti forši, jauki. Nu, tagad tiek instalēta elektrība. Visu uzstādīts, salikt punktu uz I, uzlikt apgaismojums, precīzi pa vidu, tā kā man ir paredzēts visās projektos. Te ielika arī dūmu detektoru, šito aļikā nopirku. Tagad ir vēl tāds krutāks, kur foršs maliņci, ka tā galīgi tūp piekļaujās pie sienām, bet nu nekas. Piegriežam linolēju, iepūšam putas, pielīmējam kleidas, bez naglām, bez neko, ideāli viss turās un nekādas problēmas nav. Tagad kaut kāds nagliņas skrūvīts nav vajadzības. Nu, pieliekam arī kālīsts. Telpa ir gatava. Pēc tam sāksim ķerties verandai. Tika izvākts kārtējs bardaks, pielīdzināt, salikt profili griestiem starp sienas. Otrā pusē neliku, labajā pusē neliku perimetrā līsti. Pirmkārt, es nevarētu viņu uzstādīt tik vienkārši. Tad būtu jāpacīnās. Un otrkārt, tur nav vajadzības, jo tur nāk saimnieciskās telpas un neviens neko neredzēs. Pārējais visi kā vajag, izņemot to daļu. Tev tiek līmēt klāt pie grīdas arī profili. Tiek uzstādīts starpsienu profili, bet šajā gadījumā es izmantoju tos pašas, kas ir griestiem, jo tajā brīdī nevarēja dabūt, nebija, un es negribēju gaidīt un tā tālāk. Jā, šajā var redzēt, kā tiek montēta bēniņu kāpnes.
Pirmo reizi, protams, ka šito arī tika darījis, bet nekādas problēmas nebija. Un tagad ir ļoti ērti. Protams, papildus vēl tur vajadzēs viņu nosiltināt, jo tur nekas jau tur nav 30 mm biezs. Kas tas par siltinājumu? Šeit, jā, var redzēt, kā skrūvē reģipsi. Reģipsi griestiem ir gandrīz viss saskrūvēts, starpsienas satieksmes montēts. Izmantoju mitru izturīgo. Kā jau variantā vajag. Viss piegriež. Pieliekam vēl vienu plāksni. Un pieskrūvējam. Ceru, ka jums patīk šāda veida video. Šoreiz viņš tāds īsāks nekā pagājušo gadu. Bet es domāju, nekāda vaina. Viss tāda bišķi ātrāk. Jo bija vasarā ļoti daudz darbā. Un galīgi nesanāca tā laika visu, ko ņemties un darīties. Protams, arī naudas līdzekļi ir tik, cik viņu ir. Labi, ja jums patīk šāda veida saturs, liekam like, ja nepatīk dislike. Ja neesat abonējuši, abonējam, gaidām nākamos video. Ātā!